Bitcoins šobrīd, jau aizvakar veids tādu kā korekciju, kas patiesībā mums jau bija tā kā gaidīta šī lielā kustība, uz kuru pusi augšu vai leju, to mēs skatījāmies. Bet jā, diemžēl izlauž šo trīsstūri uz leju, un tāpēc arī bija šī asāka kustība. Jā, vienīgais varbūt mīnus, ko es pamanīju, un varbūt kas man nedaudz rada kaut kādu sajūtu, kad varbūt vēl kaut kāds kritums varētu būt. Tātad šis patterns trīsstūra mērās tātad no aizmuguras mēs uzzīmējam šo līniju un pie izlaušanās vietas noliekam. Un patiesībā viņš sakrīta manu līmeni, kas ir 95,000. Jā, un viņš diemžēl netika sasniegts, kas man, tā kā jau minēju, rada bažas. Un ja šeit mēs skatāmies, kas mums, pieņemsim, veidojas šeit, tad mēs redzam, ka mums ir tāds kā rising wedge patterns, un tas ir patiesībā bearish patterns, tātad ar iespējamību izlaust. Uz leju ir nedaudz lielāk kā uz augšu. Protams, ka esam bullrunā, un tas viss varētu mainīties, bet jā, tas ir noteikti jāskatās, un ja jūs esat kaut kādā tādā ļoti riskantā treidā, tad ir jāpievērš uzmanību kaut vai, lai nelikvidē jūs, lai pietiek šis drošības pilvens. Un mērās tātad no šejienes līdz izlaušanās vietai, un patiesībā viņš arī sakrīt ar šo 95,000, kas liktos nedaudz patiesībā loģiski. Protams, ka mēs varam izlaust uz augšu, un ir tāda procentuāla iespējamība, bet kā jau es atgādinu, šis ir bearish patterns, kas nozīmē, ka ir nedaudz lielāka iespējamības, teikt, kāds 60%, ka mēs lauzīsim uz leju. Tāda maza diverģence uz leju arī parādās šajā 15 minūšu grafikā, RSI indikatorā. Un tā kā jā, es domāju, tad, ja mēs skatāmies aptuveno laiku, kad šim būtu jāizlaužās, tāds deadlines būtu, pa lielam šī diena, pa nakti obligāti viņam ir jāizvēlas šis virziens, tā kā skatāmies. Noteikti es neietu šortā, atceramies varbūt tie, kas skatās mūs vairāk bullruna laikā, es nekad nešortoju, un jā, eju tikai par trendu, tā kā. To es nedomāju. Kas notiktu brīdī, ja mēs nokristu? Patiesībā es parādīšu vēl vienu iemeslu, kāpēc es domāju, ka tas būtu loģiski. Tad, ja mēs skatāmies likvidācijas karti, tad jau redzējām, ka šeit mēs likvidējām iepriekšējā reizē, ka nokritām nedaudz zem 90,000, bet tie, kas ir sagājuši jau tagad longos, mēs redzam, ka ir sakrājušās šeit pie 96, 95,000, kas arī sakrīt ar šo ideju, ka mēs varētu nokrist līdz šiem 95, 96,000. Un kā jau mēs redzam, pieņemsim, šeit jau ir pāris miljardi, šeit pie 96, 95,5, 95, un šeit, kas jau ir zem 95, šeit mēs redzam, tur jau vairs nav miljardi. Tā kā es domāju, ka 95 būtu tāds loģisks mērķis. Noteikti es nenobītos no tā, es uzskatu, tā ir pēdējā iespēja. Jo es personīgi domāju, ka mums šī ir tāda pēdējā izskatīšana pirms kaut kāda lielāka kāpuma uz augšu. Tās ir manas domas, to es redzu vēsturiskajos grafikos. Kas vēl notiktu? Tātad, pieņemsim, ja mēs skatāmies šo altcoin tirgus kapitalizāciju, tātad šeit mēs arī redzam, ka bija izveidojies trīsstūris, un mēs viņu izlauzām, un precīzi, var teikt, punkts punktā mēs sasniedzām šo mērķi, tā kā šis altcoin tirgus kapitalizācijas mērķis tika sasniegts. Bet, protams, ja bitcoins nokritīs, visticamāk mēs vēl reizi nonāksim līdz šiem 970 miljardiem, kas arī ir aptuveni 1 triljons, tas ir apaļš cipars, psiholoģiskais līmenis. Tā kā vēl reizi ir iespējams, ka altcoini bišķiņ nokrīt tajā pašā vietā, kur mēs bijām. Ja mēs skatāmies kopējo tirgus kapitalizāciju, kas ir visa kripto tirgus kapitalizācija,
šeit arī, tātad, ja mēs uzzīmējam, mēs redzam, ka mērķis tika sasniegts. Tā kā vienīgais mērķis, kas nebija sasniegts tehniski, ir pašam Bitcoinam. Jā, ko tas varētu nozīmēt? Tātad mēs vēl varētu, sliktākajā gadījumā, ja izspēlējas šis rising wedge patterns, tas ir mans absolūti sliktākajā gadījumā, es redzu, ka mēs nokristu, patiesībā es apstīšos, kāds ir mērķis, 3,13, bet sliktākajā gadījumā es redzētu, ka mēs vēl reizi atnākam pie 3 triljonu zonas, kas ir apaļš cipars psiholoģiskais līmenis. Un atkal, vai mums tur obligāti ir jānonāk? Nē, protams, nē, šī varētu arī būt apakš, un mēs varam iet tālāk. Tā kā noteikti nemēģinam būt gudrāki pa tirgu un tagad varbūt līšt šortā vai longā. Tā kā jā, saprotam īsti, kur mēs ejam, nostabilizējam savus portfeļus, skatāmies, lai turam tiešām spēcīgus projektus, kas vismaz es turu fundamentāli spēcīgus projektus, kuriem es varu aiziet gulēt mierīgi, neuztraucoties, ka tur nākamajā dienā var būt mīnus 90%. Tā kā, jā. Ja mēs skatāmies, pieņemsim others, kas jau ir paši mazie altcoini, arī šeit mēs šo 3 stūri izlauzām un sasniedzām mērķi, kā arī vēlreiz iztestējām šos 300 miljardus. Un kā jau mēs redzam, nedaudz augstāk, kā bija iepriekš, kas ir patiesībā ļoti labi. Mēs tādu tehniski higher low uztaisījām, kas arī ļoti, ļoti laba zīme, ka mēs vēl, tātad, ka varētu iet augstāk. Bet, vēlreiz skatāmies, kas notiek, tā kā uz kuru pusi mēs laužamies. Bitcoin dominance. Protams, ka Bitcoin dominance šajos korekcijās iet uz augšu, jo altcoini ir daudz riskantāki. Un, protams, ka cilvēki meklē kaut kādu drošāku salīdzinošu vietu un pārliek savu naudu uz Bitcoina. Bet jā, joprojām, ja mēs skatāmies kaut kādu nedēļas grafiku, milzīga diverģence uz leju. Tā kā Bitcoin dominancei ir jākrīt, un tas ir tikai laika jautājums. Un tie, kas šajā nozarē jau ir kādu laiku, visi gaida šo Bitcoin dominances kritumu. Un protams, tie, kas nezina, tātad altcoinos, šī nauda sāks rotēt altcoinos, un tad mēs redzēsim ilgi gaidītu altsezonu. Tā kā jā, tas ir tas, uz ko mēs visi gaidām. Kā jau zināms, altcoini pa lielam seko līdzi lielākiem, kā piemēram Ethereumam, Solanai. Šobrīd Solana arī ļoti ir augusi, manuprāt, dēļ šiem mīmkoiniem, tīpaši Trump un visiem pārējiem lielajiem. Bet jā, tā arī ir viena no šīs dienas tēmām, Ethereums pret Solanu. Un jā, tas var būt mans viedoklis. Man joprojām patīk Ethereums. Es turu abus, gan Ethereum, gan Solanu, bet es neesmu nevienā pusē. Nav tā, ka man patīk viens vairāk par otru. Tikai šobrīd, jau kādus pāris mēnešus, teiktu, ka Ethereums ir ļoti nenovērtēts salīdzinājumā ar Solanu. Es esmu vairāk tehniskās analīzes cilvēks, un es lasu grafikus un skatos arī tirgus psiholoģiju. Un, ja mēs skatāmies pēc tirgus psiholoģijas, redzēt, ka vairums ir jau pārāk šobrīd optimisti par šo Solanu, un ļoti daudz pesimisti jau ir par Ethereum, kas patiesībā ir ļoti labs signāls. Tas ir tas, ko es gaidu, kad zūd šīs cerības. Un šīs pēdējās dienas, kad Ethereum Foundations pārdod šos Ethereumus, es uzskatu, ka tā ir manipulācija. Iespējams, jā, protams, kaut kādas varbūt tur problēmas varbūt viņiem īstermiņā būs. Bet es personīgi domāju, ka tā ir manipulācija, un ja mēs redzam arī pēc on-chain datiem, ka mēs, ka lielie tiešām pērk, tā kā, jā, arī Trumps un citi vaļi tā kā iegādājas. Aizkadrā patiesībā daudz par to nerunā. Bet jā, tātad šis ir falling wedge patterns, kas ir bullish patterns,
Un, jā, es noteikti gaidīšu šo izlaušanos uz augšu. Ja mēs salīdzinām vēsturiski, es nezinu, es domāju, ka jums nevienam nevajag mācīt treidot, lai saredzētu šeit līdzību. Jā, tas ir tas, kur es domāju, kur mēs esam. Tāpēc man patiesībā neuztrauc, vai mēs vēl vienreiz nonāksim līdz 3 stūra apakšai. Man tas personīgi neuztrauc. Es joprojām turu viņu spotā, izmantoju gan priekš airdropiem, gan arī visādām, gan DeFi, gan citām lietām. Tā kā, jā, noteikti tas ir tas, ko es gaidu. Es pilnīgi nebūšu pārsteigts, ja mēs redzēsim tikpat eksplozīvu šo kāpumu, kā mēs redzējām to iepriekš. Tā kā, jā, tas ir tas, ko es gaidu, un tie, kas varbūt skatās mums vairāk, tās manas galvenās domas, ir tas, ka mēs vēlreiz tātad nonāksim līdz šiem 4000, un manuprāt, šī būs pēdējā reize, kad mēs tur būsim, un es uzskatu, izlauzīsim šos 4000, un tad dosimies uz all-time high. Tā kā tas ir tāds mans pareģojums. Bet, protams, tehniska analīze katru dienu var mainīties. Par to mēs dalāmies mūsu privātajā grupā. Tā kā, jā, tas ir mans skatījums uz Ethereumu ilgākā termiņā, kas noteikti būs šis Q1, jeb pavasaris. Ja mēs to salīdzinām ar Solanu, tad jau var redzēt, ka patiesībā Solana šobrīd, kaut arī viņa ir outperformojusi, viņa joprojām patiesībā izskatās daudz sliktāk. Ja mēs redzam, Ethereumam bija šis falling wedge, tad šeit arī bija tāds pats kā Bitcoinam šis 3 stūris. Un šeit mēs arī tehniski varam uzzīmēt šo mērķi, kas netika sasniegts. Un Solana ir otrā monēta, tāpat kā Bitcoins, kas šo mērķi nesasniedz. Un tas man rada arī, varbūt ne gluži bažas, bet ja es šobrīd man būtu jāizvēlās, ko pirkt no tehniskās analīzes viedokļa, tad es teiktu Ethereums. Tā kā, jā, ļoti, ļoti līdzīgi kā Bitcoinam, tātad mēs veidojam šo falling wedge un iespējams $200 pie Ethereum, atvainojos par Solanu, pilnībā būs iespējami. Un jā, vai jākrīt panikā? Noteikti nē. Es domāju, Solana noteikti augs augstāk un augstāk. Ļoti spēcīgs projekts. It īpaši to redzot, kad viņi ir sarakstā gan uz vairākiem ETF pieteikumiem, gan arī uz to, ka tātad šis būs tas tax-free, nevis tax-free, bet šis, tātad nebūs jāmaksā Amerikai nodokļi par to, ja turēs, pieņemsim, Solana. Ir arī citas monētas, protams, kas ir šajā sarakstā, bet, jā, Solana ir viena no tām, pieņemsim, Ethereums nav. Tā kā, jā, tas ir par Ethereumu, Solanu, par tirgu, kā jau vienmēr par altcoiniem, šiem grafikiem iesim cauri privātajā grupā, jo tas ir ļoti, ļoti ilgi. Ja mēs skatāmies bubbles, arī, jā, liels kāpums šim Jupiter coinam, ko ieteica patiesībā Artūrs iepriekšējā nedēļā ieteica, viņš uzreiz uzgāja 30%. Tā kā, jā, super, tie, kas iegādājās. Pengu nokritis patiesībā. Manuprāt, ja mēs skatāmies, ir tīri ok cena, ko ielikt iekšā, bet jā, protams, apzināmies šos riskus. Fear and Greed indeks 72, jā, cik labi, cik slikti, bet labi, ka neesam extreme greed stadijā. Un pēdējais, ko es atgādinu katru nedēļu, ka es gaidu šo FOMC tikšanos, un tā būs 30. 31. janvārī, tā kā, jā, noteikti detalizētu informāciju ielikšu par to, kas tur tika nolemts un kā tas varētu ietekmēt tirgu. Tā kā, jā, tas par tirgu viss. Paldies, Rihard.